Es zinu, šis vēstījums ir domāts kādam. Šodien tu stāvi uz jauna sākuma sliekšņa. Viss ap tevi mainīsies, un tas, ko es esmu tevī sējis, izdīgs un nesīs augļus. Daudzi runā par tuvojošos lietu, bet es saku, tas būs lietus gāzes. Daudzi runā par uguni, bet tā nekad nav bijusi patērējoša. Uguns līdz šim nav bijusi tik spēcīga, nav bijusi tāda, kas pārveido līdz pamatiem. Spēcīga Dieva klātbūtne, ka tā iznīcina visu nešķīsto. Ar tevi mana uguns liesmos, un to nespēs savaldīt nekāds cilvēku struktūras vai teorijas. Daudz ilgojas pēc jaunas dienas, bet tu pēkšņi tiksi pacelta laikmetā, kas pārsniedz tavu iztēli un sapņus. Jo tā būs mana sapņa piepildīšanās tavā dzīvē, tāpēc stāvi stingri manī, līdz es kļūšu par tavu paļāvību. Skaties uz mani un neuztraucies par savu nākotni vai aicinājumu, jo es esmu Dievs, kas iesāk un pabeidz, alfa un omega. Tu daudzkārt esi redzējusi mani kā sākumu, tagad tu redzēsi mani kā pabeidzēju.